Skatāmies ar miesīgām acīm un skatāmies, tas redz, tam tur tāds ir, tam tur kaut kas tāds ir, un es arī gribu to. Un mēs pēc tām miesīgām lietām dzenamies, pēc kā mēs dzīsimies, to mēs saņemsim. Ja mēs dzīsimies pēc miesīgām lietām, pēc tām zemes lietām, mēs viņus dzīvē saņemsim, mēs viņus dabūsim māju, nevis kaut kas slikts ir mājā un mašīnā, ja, bet mēs viņus dabūsim. Bet ko Bībele saka, pēc kā mums jādzenās? Dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Tad pārējās lietas es jums piemetīšu. Bet ja mēs dzīsimies pēc tām miesas lietām savā dzīvē, nevis pēc Dieva valstības, tad Dievs teiks, man jau vairs nav ko piemest, tu jau pats viss esi dabūjis, ja? Man jau vairs nav ko piemest tev. Bet Dieva vārds saka, dzenies pēc manas valstības, manas taisnības. Un kad mēs sākam to fokusu novērst no šīm zemes acīm, ja? Mēs sākam skatīties ar gara acīm, skatāmies uz augšu, ja? Uz tiem apsolījumiem, uz Dieva vārdu, ko Dieva vārds saka, ne? Tad tas mums nezdīv. Un pārējās lietas mums Bībelē saka, viņi mums piemetīs.